Sveiki! Mani sauc profesore Iecīno. Kopā ar kaķi Bernardu un citiem maniem draugiem dosimies uzzināt, kur rodas olas. Cilvēki uzturā lieto dažādu putnu olas, piemēram, vistu, strausu, paipalu olas. Vislielākās olas dejstrauss. Visbiežāk uzturā tiek lietotas vistu olas. Dosimies pie putnkopes Marijas. Viņa mums pastāstīs par vistu audzēšanu. Olu čaumalas krāsu galvenokārt nosaka vistas šķirne un auss slipiņas krāsa. Pārsvarā var iegādāties brūnas, bēšas un baltas olas. Uzņēmums, kurā ražo olas, iepērk vienu diennakti vecus mājas vistu cēlīšus. Cāļus 15 līdz 18 nedēļas audzē tā sauktajā dējēju vistu bērnu dārzā, jeb jaunputnu novietnē. Pēc tam tos pārved uz dējēju vistu novietni. Latvijā un visās pārējās Eiropas Savienības valstīs vistas atļauts turēt 4 veidos – bioloģiskos apstākļos, brīvos apstākļos, kūtī, sprostos. Lai dējēju vistas justos labi, tām ir nepieciešama sabalansēta barība. Viena vista dienā apēd vidēji 120 gramus barības. Tas ir tikpat, cik sver viena šokolādes tāfelīte. Vistas baro ar rūpīgi pagatavotu barību, kuras pamatā ir kvieši, mieži, kukurūza, rapšu un saulespuķu sēklu atliekas un eļļa. Barībai pievieno kalciju, lai olām būtu stiprāka čaumala. Bioloģiskos un brīvos apstākļos audzētās vistas ārā uzlasa arī kukaiņus un citus bezmugurkaulniekus. Svarīgi, lai vistām ir vieta, kur rušināties, uzasināt nadziņus, dēt un sēdēt. Kā tad īsti vistā veidojas ola? Vistas ola ir olšūna, kas sākumā ir pavisam maziņa. Olšūna sākumā sastāv tikai no dzeltenuma, bet virzoties pa olvadu, tā tiek apņemta ar šķidru baltumu un ar tievām baltuma stīgām. Tālāk ap to veidojas olas apvalks. Pēc tam tas pārklājas ar vēl vienu zemčaumalas apvalku. Tad notiek vēl daudz dažādu procesu, līdz beidzot no kalcija sāļiem un citām vielām sāk veidoties čaumala. Tieši čaumalas veidošanās aizņem visvairāk laika olas tapšanā. Ola sastāv no čaumalas, zemčaumalas apvalkiem, olas baltuma šķidrā slāņa, olas baltuma biezā slāņa, dzeltenuma un gaisa kameras. Jo nesenāk ola dēta, jo mazāka gaisa kamera. Zinot šo īpatnību, tu vari uzvarēt lieldienu olu kaujās. Pērkot olas, jāpievērš uzmanība derīguma termiņam, jo svaigāka ola, jo mazāka gaisa kamera un grūtāk būs pārsist čaumalu. Olas čaumalas ārpusi klāj ļoti plāns apvalks, ko sauc par kutikulu. Tas neļauj olā iekļūt mikroorganismiem. Vista dienā var izdēt vienu olu, un tā nedēj katru dienu. Ola vistā veidojas arī bez gaļa klātbūtnes. Audzējot vistas, rodas ļoti daudz mēslu. No tiem ražo mēslojumu augiem un biogāzi. Šo gāzi attīrot iegūst biometānu un sašķidrināto CO2, jeb ogliskābo gāzi. Sadedzinot biometānu, ražo elektroenerģiju, ko dēvē par zaļo enerģiju, jo biometāns ir atjaunojama gāze. Ogliskābo gāzi izmanto gāzēto dzērienu ražošanā un citur. Dodamies pie tehnologa Egona, kurš mums pastāstīs, kas ar olām notiek tālāk, kad vistas tās izdējušas. Sākas olu šķirošana. Šķirošanas cehā notiek olu pārbaude. Iekārtas sensori nosaka, vai ola ir pietiekami tīra, bet mazi āmuriņi pārbauda, vai čaumulā nav plaisu. Latvijā un visās citās Eiropas Savienības valstīs olas nemazgā, lai saglabātu olu dabīgo apvalku, jeb kutikulu. Tas aizsargā olu no bojāšanās, tāpēc Eiropas Savienībā dētās olas nav obligāti jāuzglabā ledusskapī. Olas, kuras nav pietiekami tīras, tiek mazgātas un izmantotas citu olu produktu ražošanai. Ieplīsušās olas arī tiek aizvirzītas uz citu olu produktu ražošanu. No tām top šķidrais olas baltums, olu dzeltenums, olu masa un olu pulveris. Tad olas sašķiro pa izmēriem. Izmēru nosaka pēc olas svara. S izmērs mazāk par 53 gramiem, M izmērs no 53 līdz 62 gramiem, L izmērs no 63 līdz 72 gramiem un XL izmērs 73 grami un vairāk. Olas, kuras izturējušas rūpīgo pārbaudi, atbilst A kategorijai. Tas nozīmē, ka olas ir piemērotas cilvēku uzturam, kā arī pārtikas un citu produktu ražošanai. Tad olas tiek marķētas. Visās Eiropas Savienības valstīs obligāta prasība ir speciāla marķējuma uzlikšana katrai olai.
Tā ir ciparu un burtu virkne, pēc kuras var noteikt nevien izcelsmes valsti, bet pat novietni, kur olas dētas. Pats pirmais marķējuma cipars norāda vistu turēšanas veidu. 0 nozīmē bioloģiskos apstākļos turētu vistu olas. 1 brīvos apstākļos turētu vistu olas. 2 kūtī turētu vistu olas. 3 sprostos turētu vistu olas. Burti apzīmē, kurā valstī olas ražotas. Un pēdējā ciparu kombinācija ir uzņēmuma novietnes identifikācijas numurs. Tālāk marķētās olas tiek ievietotas kartona vai plastmasas iepakojuma kastītēs vai palikņos. Uz iepakojuma tiek uzdrukāts olu derīguma termiņš. Olu dēšanas datumam pieskaita 28 dienas. Pēc tam šie iepakojumi tiek salikti lielākās kartona kastēs. Noliktavās kastes tiek novietotas uz lieliem palikņiem, kurus sauc par paletēm. Darbā ar trauslo olu kravu tiek izmantoti roboti. Noliktavās olas uzglabā istabas temperatūrā. Tas netiek uzglabātas ilgstoši un dažās dienās nokļūst veikalu plauktos. Olas var nonākt arī tavā virtuvē. Ir tik daudz ēdienu, kuru pagatavošanā nepieciešamas olas, pankūkas, omletes, dažādi sacepumi, kūkas. Vārītas olas var pievienot salātiem un zupām. Atceries, gatavojot ēdienu, olas pirms lietošanas jānomazgā, un pēc tam rūpīgi jānomazgā arī rokas, jo uz olām var būt tev nevēlami mikroorganismi. Profesorai ļoti garšo vārītas olas. Kāds ir tavs mīļākais olu ēdiens? Olas ir ļoti veselīgs produkts. Tas satur olbaltumvielas, vitamīnus, minerālvielas un citas noderīgas uzturvielas. Olbaltumvielas ir svarīgs būvmateriāls tavam organismam, lai tu pareizi augtu un attīstītos. Minerālviela fosfors palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību. Arī D vitamīns gādā par veseliem kauliem un zobiem, veicina muskuļu darbību un palīdz stiprināt imūnsistēmu. Normālu imūnsistēmas darbību nodrošina arī selēns. Antioksidanti, luteīns un zeaksantīns gādā par acu veselību. Lai tev laba veselība!